Labi, man šodien atnāca henna. Cerams, ka tā būs henna, jo es tikai pasūtīju hennu. Varbūt tos teica vēl kaut ko arī pasūtījis. Jā, bet teica, ka šī ir mana paciņa. Tātad atvērsim vaļā. Šī ir mana pirmā reize, kad es ar šo hennu zīmēšu uz rokas. Man jau iepriekš ir bijis uzzīmēts uz manas rokas šitien te ļoti skaista virkne ar puķītēm. Var teikt, ka tā bija virkne. Jā, bet šī būs mana pirmā reize, kad es zīmēšu pati ar savu hennu uz rokas. Tā, neizskatās pēc hennas. Varbūt tas ir. Cerams, ka tā būs henna. Vienalga. Tā. Jā, tā ir henna. Tātad, te ir parādīts zīmējumu. Kādus var zīmēt, varbūt tās. Wow, cik skaisti īstenībā. Tā, atstāsim kadrā. Tas ir rēķins. Tā, te ir mūsu kaste. Tā, es nolikšu tā, lai jūs arī redzat. Atpakosim kārtīgi. Wow, mana pirmā henna! Tā kā es saprotu, rekuriet, bet te ir, jā. Tā. Wow! Skatieties, vai nerežat, ka otrā pusē ir. Nē, paga, kas šis? Wow! Cik skaisti! Tātad te ir spīdīgā henna. Es pasūtīju 2 hennas. Man šī ir brūnā, man tā liekas, ka šī ir brūnā henna. Šī ir brūnā, šī ir spīdīgā. Tad te ir zīmolīts, nezinu priekš kam, bet kaut kāds zīmolīts. Tad tā kā es saprotu, šīs ir uzlīmes. Būs jāpaskatās, ko ar viņām darīt. Tad te ir tāds katalodziņš. Wow! Un tad var vienkārši mācīties šeit zīmēt. Es ceru, ka iemācīšos kādu no šitiem, un visvairāk patīk šitā puķainā virve un ar zvaigznītēm. Jā, wow, cik skaisti! Skaists zaurentiņš un skaists pārīte. Te ir pamācība, kā zīmēt. Jā. Tad aizvērsim šo, noliksim maliņā. Tad te ir parādīts, ka uz šī papīra jāuzzīmē un tad jāuzliek. Tas zīmolis, tad tev jāpārzīmē, es teicu sapratu. Tev ir jāuzliek šīs papīrs virsū uz tā katalodziņa, kurš tev ļoti patīk šitien te. Tad tev viņš jāuzliek uz rokas un tad jānoņem nost. Un viņš būs tā kā palicis tāds plāvs. Un tad tu varēsi vienkārši uzzīmēt. Labi, noliksim šo kastīti pašlaik maliņā. Atvēršu bildi, to, ko es gribu, kuru es gribu uzlikt. Tā, es zelta šoreiz neizmantošu, to vēlāk citreiz izmantošu. Tātad zīmolis. Izvēlēšos kādu tetovējumu. Šī henna nāks nost pēc 10-15 dienām. Jā. Tātad te ir dažādi zīmējumi. Šis ir ļoti skaists, bet paskatīšos vēl tālāk. Wow! Es varbūt tās arī pārātāšu, varbūt tās mana mamma arī gribēs uzzīmēt. Tā. Šitienes tā kā saprotu, šitie ir uz pirkstiem. Ir gan rekur pirksti. Tā, es varbūt tās to pēc tam izdarīšu. Bet pašlaik padomāšu, kur es gribu uzzīmēt. Šie visi ir tik skaisti. Es pašlaik izvēlēšos kaut ko vienkāršāk, jo es vēl neesmu iepraktizējusies ar šo hennu zīmēt. Jā, tā paskatīšos vēl kaut ko. Atkal pāršķiršu lapas, paskatīšos kaut ko. Varbūt es vēl arī šodien uzzīmēšu savu pirksta vienu no šitiem skaistiem tatos. Labi, es izvēlēšos šo skaisto spāri. Šoten. Tā. Tagad tā kā jūs redzat, visu var gaiši un skaidri var redzēt. Es pašlaik
pārzīmēšu šo skaisto spāri. Tā pārzīmēju šo skaisto spāri. Izskatās drusku līdzīga. Tā, es pašlaik izgriezīšu šo skaisto tauriņu, uzsajaucu šo skaisto spāri. Noliksim malā šo papīru. Es paņemšu mitru salveti vai arī vati un samitrināšu. Tagad uzliksim šo papīru ar spāri. Pagaidiet, es tur samitrināju mazu vietu. Ir. Tagad uzliksim šo tauriņu. Nē. Īstenībā šis zīmols ir dīvains. Viņš izskatās pēc zīmuļa, bet tad, kad viņu uzliek, viņš tā kā tinte. Drausmīgi. Apskatieties manu tintaino roku. Viņa šodien bija vēl tīra un skaista. Tā, ņemsim nost. Šādi izskatās mans papīrs, kurus tikko uzliku uz manas rokas, un viņš pārkopēja uz manas rokas. Jā. Tā. Es pašlaik paņemšu manu hennu. Es izdūru ar ādatu caurumiņu tur, un man liekas, tur tā ādata visu laiku paliks kā koķis to iečojām. Henna īstenībā bija ļoti lēta, kad viņu pirku. Nu, mēģināsim uzzīmēt šo tauriņu. Es nesolu, ka es mācēšu ļoti kārtīgi un perfekti, kā tur bija rādīts, bet vismaz cerēsim. Labi, es pašlaik klusēšu, jo es teikt runāšu, tad man tas būs traucēs uzmanībai. Man ir dīvaini pašlaik likt tādu. Pirms lietošanas ir jāieliek henna karstā ūdenī. Tā kā es nebiju ielikusi, kur šeit var redzēt, ka viņa ir bieza. Te var redzēt, ka šeit ir bieza. Tikko paturēju, redzēsim, kā mainās. Šī henna nožūst apmēram 30–60 minūtēs. Šeit beidz krustīt. Tā, tagad atļausim, lai tas nožūst. Izskatās diezgan briesmīgs, bet šis mans pirmais darbiņš ar hennu. Nezinu, kāpēc, bet no šīs hennas nāca ārā zāle. Šis viss izgāja ārā no hennas. Mēs ar mammu viņu cītīgi spiedām ārā, lai dabūtu tos kunkuļus ārā.
Un tad iznāca ārā šitā drosmīgā zāle. Tā, tagad samitrināšu otru roku, lai būtu arī vēl viens tetovējums. Īstenībā, izskatoties šitā, kad skatās, izskatās diezgan viegli. Nu, izskatās drusku nesmuki, bet tas nekas, tas tikai sākums. Vēlāk jau aizies par ritīgo, varbūt atlikšu vēl vienu tetovējumu, uzzīmēšu, bet, protams, mana mamma zīmēs tetovējumu. Es likšu tādu ten puķīti. Mana mamma zīmē šādu puķīti. Tātad ir jau samitrināta roka, uzliekam virsū šo puķi. Klīto puķi. Piespiežam. Wow, nesaprotu, kas tas pa zīmolu ir. Jā, pašlaik mana mamma zīmēs šo puķīti, jo pašam ir grūti zīmēt. Es jau šitien pieredzēju. Jā, sanāk tā, kad jūs paši skatāties citu cilvēku videoklipus, kā citi zīmē ar hennām, paši savas rokas zīmē ar hennu, tad izskatās ļoti viegli, bet kad paši izmēģināt, tas ir pavisam grūti. Mana mamma pašlaik zīmē ar hennu pirmo reizi. Tan, tan, tan. Izskatās tik skaisti, ka mana mamma zīmē ar hennu, taču viņai diezgan labi sanāk. Es tā vismaz domāju. Šādi izklās manas rokas. Nē, es pajautāšu vēl mammai, vai viņa var man pārzīmēt šito ten atkal. Tātad henna ir jau nožuvusi. Tagad lobīsim to nost. Tā, pirmo es lobīšu šo. Henna žūst apmēram no 30 līdz 60 minūtēm, tas ir pusstunda līdz stundai. Šī henna paliks tumšāka pēc 24 stundām. Neražu. Tātad teicu atklāju. Šo spīdīgo hennu vajag likt, kad ir nožuvusi henna un jau noņemta nost. Jo savādāk neko viņa neatstāja. Tā arī es domāju, kā var kaut kāda spīdīga henna atstāt vēl arī spīdumus uz rokas. Au! Šī krāsa pašlaik ir gaiša, bet gaidīsim līdz 48 stundām. Jā, tad varbūt tad obligāti viņam būs jābūt tumšākiem. Jā, šis tetovējums turēsies no 10 līdz 15 dienām. Šādi izskatās 24 stundas vēlāk. Henna jau kļūsi tumšāk, tas ir acīm redzams.